Planetārais jaunais gads, ko mēs atzīmējam 26. jūlijā. Tā ir iespēja pacelties pa jaunu spirālisku augšupeju mūsu dzīvē. Un uzdodot šo jautājumu, kā tad tas var notikt un kā tas vispār notiek, man gaismas pasauli iedeva tādu diezgan skaidru, schematisku procesa aprakstu, ko jums es arī laika gaitā došu. Kas tad notiek tieši šajā dienā, šajā laikā, kur mēs tieši šobrīd piedzīvojam? 12:00 pa dienu, tepat Latvijā. Jā, kaut gan šis kosmiskais jaunais gads skar visus cilvēkus uz planētas Zeme. Jā, tieši tagad Zemi ietekmē ne tikai Saule, bet Sīrijus. Jā, šī skaistā zilā zvaigzne. Un viņa būs aktīva līdz 8. augustam. Jā, un šogad jūs zinat, ka mums ir 3 astotnieki, 8, 8, 8. Jā, tātad 8 datums, mēnesis un vēl gads kopā veido astotnieku. Jā, un tāda kombinācija ir laikam vienreiz par 9 gadiem. Līdz ar to arī 8. augustā mēs sanāksim kopā mūsu gaismas centrā Eņģeļa pasauli. Tur varēs arī klātienē piedalīties. Tā kā atzīmējiet sev kalendāros un varat arī, ieteicams, arī man uzrakstīt, lai es zinu, cik mēs esam. Bet būs arī translācija online. Tā kā izejot šīs 2 nodarbības, kas ir šodien un otrā būs 1. augustā, ja mēs dosim šo iespēju vēl vairāk sanākt kopā, vēl tuvāk un arī dalīties ar tām pārmaiņām, kas mūsos būs notikušas pa šo laiku. Un tātad Sīrijus balti zilā gaisma savienojas ar Saules zeltaini balto gaismu. Ja, un kas tad ir Sīrijus? Man pašai ir Sīrijus pieredze. Jā, varbūt esat arī dzirdējuši, varbūt arī katrs ir kaut kad papētījis, no kurienes tad es esmu. Ja kā saka, sievietes no Venēras, vīrieši no Marsa, tāda struktūra, ja, bet mums arī ir kaut kāda ārpus Zemes pieredze, domāju, lielākai daļai no mums, ja, jo Zeme ir radusies pēc tam, un līdz ar to tā mūsu gaisma ir vēl kaut ko ļoti jaudīgi pieredzējusi. Un, kad es to atklāju, man bija interesanti doties uz Sīrijusu, es to piedzīvoju caur visiem saviem ķermeņiem, jāsaka, tur ir pavisam cita telpa, tur ir pavisam cita gravitācija, tur pavisam citas enerģijas. Ja, un tur nevar teikt, ka viņas labākas vai sliktākas, ja viņas ir ļoti atšķirīgas no mums. Un iespējams, ka tiešām tur ir ļoti tāda augsta jau tā civilizācija, to apdzīvo Sīrijus, un līdz ar to viņi no turienes, no Sīrijus var pulsēt mums uz Zemi, ja un Sīrijus savienojas ar Sauli tajā brīdī, ja kas ir tā gaismiņa, pateicoties kuram vispār Zeme pastāv, ja, un līdz ar to mēs tos garīgos impulsus no Sīrijusa caur Sauli, ja, jo patiešo caur Sīrijusu saņemt būtu mums daudz sarežģītāk, ja tikai kāda daļa no mums varētu saņemt. Bet tagad, kad Sīrijus pulsē uz Sauli, ir tik tuvu un viņi ir tā kā uz vienas līnijas, ja mēs vienlaicīgi saņemam abu šo planētu, ja mums katram cilvēkam, kas ir uz apzināta sava ceļa, vibrācijas, ja, un līdz ar to varam viņas sevī laist iekšā. Un līdz ar to, es domāju, arī katram ir kaut kāds savs individuālās pieredzes, ja, un tas turpināsies arī pāri vēl lausvārtiem, ja, kaut kur līdz 12. augustam, tātad sanāk, ja, tieši pilnas 2 nedēļas, mēs varēsim ar šīm enerģijām pildīties. Bet te es arī gribēšu jums pastāstīt, kā var notikt šī piepildīšanās. Ja? Jo, ja mēs domājam, ka mēs te tā kā sēdēsim, kā budas, no sēdēšanas kļūsim pa budām, jā, diemžēl, vai paldies Dievam, tas nav iespējams, ir jādarbojas šajā virzienā, ļoti aktīvi jādarbojas. Un tātad. Par kas vēl ir pa Sīrijusu? Jā, tātad es jau arī minēju, ka šodien ar mums būs kopā mūsu mīļā Izīde un Ozīris. Jā, tie ir Eģiptes pirmie
pirmie dievi, pirmās dievības, ja, un ar mani vienmēr ir kopā Izīda no Eģiptes laikiem, man liekas jau gadus 5, 6, man ir šis kuloniņš, es kā uzliku viņu, tā jūtu viņas tos milzīgos dievišķos spārnus, kas ieskauj katru cilvēku uz zemeslodes, ja, un pirmkārt arī katru sievieti, vēzdama viņu pie šīs dievišķās sievišķības sevī. Un tātad šajā laikā Ēģiptē jau to zināja, ja, jo ir tā leģenda, kad Izīda ir cēlusies no Sīriusa. Ja, un iziedam šos kosmiskos procesus, kā pirmā dieviete ķermenī nonāk šeit uz Zemi. Ja, šis brīdis sakrit arī ar to, kad Nīlas ūdeņi pacēla savu gultni, jā, šajā laikā, šajās dienās, un Ēģipte tika apūdeņota. Jā, un zinām no vēstures, un arī vēl šobrīd tā ir, kad Ēģipte ir auglīga tieši krastos, jā, kur ir tuvāk ūdenim. Jā, un pateicoties Nīlas deltai, nu, cilvēki ieguva, jā, savu iztiku. Šajā laikā ļoti aktīvi ir arī garīgās pasaules skolotāji. Un te mēs atcerēsimies arī Baltās brālības starus, ar kuriem daudz no jums jau strādā, kādam varbūt vēl priekšā. Un tas ir El Morija, kas sniedz mums drosmi, drošību, spēju pieņemt lēmumus, ja būt aktīvam uz garīgā ceļa. Ja nesen mēs iepazinamies, ja El Morija ir zilais stars, Serapis Bejs ir baltais stars, Serapis Bejs, varētu teikt, ir tieši tas aktīvākais šobrīd, ja viņš nes šo balto kosmisko pulsāciju šeit uz Zemes, ja, jo viņš ir arī saistīts tieši ar Ēģipti, ar Luksoru, tur ir viņa templis, tur ir viņa garīgā mājvieta, un šim garīgam templim cauri būs jāiet katram cilvēkam, jā, kas patiesi grib iet šo augšupejas ceļu. Tur notiek mūsu iniciācija. Jā, tas viss ir webinārā, mājaslapā Eņģeļu pasauli. Ir šie visi webināri ierakstīti. Ja, jūs gribat iet uz paplašinājumu. Ja, šodien es tikai tā kā ieskicēšu to, kas mums var iedot šo paplašinājumu. Protams, ar mums kopā ir erceņģeļi, un viens no tādiem kosmiskās gudrības turētājiem erceņģeļa pasaulē ir erceņģelis Melhisedeks vai viedais Melhisedeks. Viņš tur šo grāla kausu, ja, kas ir mūsu, nu, zināšanu kausu un mūsu mīlestības kausu. Ja, tad apvienojās šeit gan mūsu pieredzes, jā, gan mūsu mīlestības telpa atverās tajā visā. Un, protams, visa priekšgalā ir universālais Kristus, jeb kosmiskais Kristus, tas ir Sananda, viņš ir saules skolotājs. Liela daļa no skolotājiem atrodas dievišķās saules vibrācijās, kā tā ir planēta, ar kuru mēs visu laiku iedarbojamies. Ja, un tā tad arī šie saules intensitātes brīži, kad mēs jūtam, ja, tur aktivizāciju tādu un tādu, ja, tas nozīmē, ka šie saules skolotāji nāk pie mums. Ja, viņi klāvējas pie mūsu durvīm, pie sirdīm, pie apziņas, atverieties, mēs esam šeit jums blakus. Un, protams, ar mums kopā ir arī Anna, Svētā Anna. Šodien ir viņas svētki, Annas diena, un laikam tā, nu, kas mums šeit eņģeļu pasaulē no Annām ir vistuvākā, ir Marijas mamma Anna. Tas arī ir mūsu iespēja strādāt ar savām mammām, savām Annām, ģimenes un dzimtas sievietēm, un tas arī ir viens no veidiem, kā veidot un kā radīt sevī šo garīgo telpu, šo garīgo templi. Un arī, protams, svētā ģimene, ja, Kristus, mazais Kristus, Dievu māte Marija un Dievu tēvs Jāzeps. Ja, es vēl uzsveru Dievu tēvs, ja, jo mums bieži runā par Dievu māti, bet mums ir arī Dievu tēvs. Ja, tā tad pilna ģimene.
neviens nav izstumts, visi ir pieņemti. Ja, un tas arī rāda mums to, ka arī mums ir jāuztaisa šī trīsvienība, vienalga, kāda mums ir bijusi dzīvē situācija. Mūsu spēks ir šeit, svētajā ģimenē, ja, lai mūsu ģimene arī būtu tādās vibrācijās. Un pirms es sāku to teorētisko daļu, ja, svinēšana būs pēc tam, es nolasīšu arī vēstījumu no Izīdas, mūsu dieviešu dievietes, ko viņa grib mums nodot šajā īpašajā dienā, jo tas ļoti, ļoti sasaucās ar šo tēmu, kuru mēs esam šobrīd pieslēgušies. Ja, un jūs varat aizvērt acis, ielpa, izelpa, esmu tagad un šeit. Ja, mēģinam pēc iespējas atvērt savu vertikāli un vienlaikus sajust arī savu sargeņģeļa pieskārienu sev blakus. Varbūt savu liktenes eņģeli, dvēseles eņģeli, augstākā es eņģeli. Katram ir sava gaismas komanda. Ja jūs nejūtiet caur prātu, nemēģiniet viņu salikt kopā. Bet pirmais, kas atnāk, ja, mēs zinām, ka pirmais, kas atnāk, ir no Dieva. Ja, un tā tad ļaujamies šim Dieva pieskārienam sev. Un tā tad tā būs mūsu gaismas komanda. Katram sava. Ja, protams, arī tie gaismas spēki, kurus es nosaucu, bet jums ir arī jūsu individuālie gaismas draudi. Un tā tad vēstījums no Izīdas un Ozīrisa. Esam šeit starp jums, lai gatavotu jaunam ceļa posmam. Mirdzošā zvaigzne Sīrijus sūta savus starus uz sirdīm, tā modinot jūs vēl snaudošo būtību. Katrs, kas ieklausās un sadzird mani šobrīd, ir gatavs jaudīgam gaismas pieskārienam. Tas var atvērt jūsos pieredzi, kad sirds un dvēsele ir uz vienas stīgas un rada mūziku, pēc kuras esat ilgojušies jau tik daudzas dzīves. Bieži vien tieši prāta radītā ierobežojošā sfēra nav ļāvusi jums sajust savu gaismas varenību. Gan šajā, gan citās dzīvēs ir bijuši bezgalīgi daudz nosacījumu, kas jūs ir mazinājuši, samazinājuši un gribējuši padarīt par niecību. Jūsu izvēle ir palikt tajā vēl joprojām un tādā veidā dzīvot jums zināmā, tātad drošā, bet ļoti saspiestā sfērā, ko paši radāt sev apkārt. Vai tomēr būt drosmīgiem un pateikt nē tam, kas ir ierobežojis jūsu dvēseles brīvību, un tādā veidā apzināti virzīt sevi uz paplašinājumu. Ja jums vēl ir grūti saprast situāciju, un līdz ar to pieņemt apzinātu lēmumu, ir jāatzīst sev, ka neesmu vēl gatavs. Arī tur ir vajadzīga drosme, kas ar katru tādu atklātu redzējumu pieaugs savā spēkā. Es zinu, ka mani sadzirdēs tie, kas ir atceļojuši uz zemi no zvaigznes, kur redzat sapņos, vai atrod debesīs, vai vienkārši zināt sevi vairāk, nekā tas ir pieņēmts uz zemes. Tagad ir jūsu laiks, draugi. Dvēsele līksmo lasot šīs rindas, tā atceras lēmumu, lēcienu nezināmajā un ceļu uz šejieni. Tāpēc tieši tagad, kad Sīrijus ir spēcīgā savienojumā ar Sauli, signāli jūs sasniedz ar daudz lielāku intensitāti un arvien biežāk atceraties ar mājām. Dvēseles raksti iezaigojas ar jaunu spēku un sirds piepildās ar mīlestību. Apsveicu jūs ar šo pieredzi. Dvēsele ir modusies jaunam ceļa posmam. Tā atgriež jūsu kosmisko spēku un ceļojumu prieku. Lai arī kāda ir bijusi
jūsu pieredzi starp Sīriusu un esību tagad uz zemes, jūs esat šeit lielo skolotāju vadīts. Viņi tik sen ir gaidījuši šo mirkli, lai satiktos ar jums gaismas bezgalībā, kas arī esi tu. Neizmērojamā pateicībā, ka varam satikties šeit. Izīda un Ozīris. Jā, un viņu uzruna arī liecina par to, ka, ja mēs esam sajutuši arī šo impulsu satikties šajā dienā, šajā laikā, tad iespējams arī mums ir kāda saikne ar Sīriusu. Un kā tad mēs varētu uzlabot sevi? Kā tad, lai mēs izietu ārā no tā apļa, kur tomēr mēs ik pa laikam piedzīvojam kādas ne īpaši patīkamas emocijas, kādas ne īpaši patīkamas pieredzes. Pieredzes mums var būt dažādas, un viņas būs, bet mūsu attieksme pret šīm pieredzēm veido mūsu pasauli. Un tātad mūsu uzdevums ir jāiziet ārā no šīs horizontālās būšanas, jā, kas ir pagātne, tagadne, nākotne, kur viss ir trom-pom-pom, tik ļoti zināms. Un, lai sāktu arvien vairāk dzīvot spirāli veidīgā, vertikālē, jā, tātad šis ir horizons, bet vienlaikus ir svarīga vertikāle. Ja, un vertikāla izaugsmes iespēja ir tikai izejot no savas sirds. Un nevis uzšaujoties augšā, bet tieši katrs spirāles loks ir kaut kāda sava jaunas pieredzes pārvarēšana. Un tagad es piedzīvoju to, un tagad es atkal paceļos šādā pieredzē, un tagad atkal tādā un tādā. Jāsaprotiet, gaismas pasauli mūs nevar uzreiz kā kosmonautus izšaut gaismā, ja, un mēs tad sadegtu. Ja viņi dod mums iespēju iet šos lokus, vienu pēc otru uz augšu. Un šī pacelšanās notiek caur garīgo telpu. Kā tad radīt šo garīgo telpu sevī? Kas tad vispār ir garīgā telpa? Garīgā telpa veidojas no mūsu apzinātības. Kad mēs spējam izvest sevi ārā no pagātnes pieredzēm un arvien vairāk dzīvot savā dotajā mums spēkā. Jo bieži vien mums saka, tu esi gaisma, tu atnāc ar gaismu, un šitas te var radīt nepareizu priekšstatu par to, kas mēs esam. Jā, mēs esam gaisma, bet mēs vēl neesam gaisma. Jo kaut kas mūs vēl atdala no tās, vai ne? Būsim taču godīgi. Vēl paradīze mums ir priekšā. Ja, un kā tas viss rodas un kā tas viss veidojas? Ja, ir šis stāsts, ka mēs atnākam uz zemi kā gaisma. Tur arī viss ir pareizi. Ja? Tātad, lai šīs lietas izprastu, ir jāiedod sev tāds apziņas filtrs. Ja, jo aiz katra vārda ir ļoti dziļa jēga, ļoti spēcīga enerģija. Ja, tātad mēs atnākam uz zemi, ja mēs atnākam uz zemi kā gaisma, bet kaut kā mēs nevienmēr jūtamies šeit tik ļoti komfortabli un laimīgi tajā ķermenīti. Tajās pieredzēs mūs atkal kaut ko uzšauj pa dupsi, pa to. Tad mēs, kas tad būtu jādara, labākā gadījumā sākam jautāt. Ja, un tur arī viss ir taisnība, bet kas notiek tad, kad mēs nonākam uz zemi? Un pamatā mēs visi jau šeit esam bijuši. Ja mēs nonāktu kā tīrais Sīrius, tāds Sīrius niedz, tas arī var būt iluzors, protams. Ja mēs paņemam visus tos ierakstus, kas ir mums bijuši šeit uz zemes, mēs tā kā restartējam savu karmisko ķermeni. Ja, šis mazais mīļais pupsītis, tīrā gaisma, ja viņš pamazām paplašinās, ja, sākumā viņš ir tikai ēteriskajā ķermenī, tad viņam parādās emociju ķermenis, ja, tad viņam
parādās mentālais ķermenis, viņš sāk kaut ko domāt, līdz viņš savienojas ar karmisko ķermeni. Ja, un šeit sākas visas šīs skaistās spēles, visas šie stāsti, kurus ierakstus mēs sevi aktivizējam. Ja mēs neesam tikai šis īsais nogrieznītis, es tagad šajā savā mazajā dzīvītē no tik līdz tik, mēs tiešām esam šī bezgalība. Ja, un tas ir jāsaprot. Un noteikti esmu dzirdējuši pa sansāras riteni, ja, pa budismā pa to runā, ka mēs griežamies tajā sansāras ritenī, griežamies un atnākam un atkal ciešam, jo mēs ielecam atkal savā karmiskajā ķermenī, kurš nav attīrīts. Ja, tātad patiesībā tas mūsu primārais uzdevums, un ko mūsu dvēseli grib un uz ko viņa ved, viņa to gaida to brīdi, ka mēs atkal nonāksim uz zemi un sāksim tīrīt savu karmisko ķermeni, izprotot vienus, otrus, trešos, ceturtos ierakstus, kas tur ir bijuši. Un tikai tad, kad mēs no tā karmiskā piesaistes esam tikuši ārā, mēs tiekam ārā ārpus laika un telpas dimensijas. Saprotiet, ja mēs esam tajā karmiskajā ķermenī, mūs visu laiku kaut kur raustīs. Ja un parasti raustīs no pagātnes, jo kaut kas ir neizdarīts. Kādam kaut kas nav atdots, kāds kaut ko nav mums atdevis, kādam neesam piedevuši, atbrīvojuši, atraisījuši tos mezglus. Ja, un mūsu visu laiku kalibrē. Ja, un atkal no augšas visu laiku tie gaismas impulsi nāk. Dari, tu esi gaisma, tu vari to izdarīt. Mūs atkal šita rausta, saprotiet, visu laiku šitas darbs. No augšas viņa nāk, mūs visu laiku atbalsta, mūsu šitas te karmiskais mūs visu laiku šeit uz zemes rausta. Ja, kāda tad ir izeja? Izeja sākas tad, kad mēs apstājamies, protams, un sākam uzdot jautājumus. Godīgs jautājums un arī mēģināt sadzirdēt atbildes. Ja, tad mēs sākam iziet ārā no upurīša vai no vardarbja, ja? Jo mēs vienlaicīgi bieži vien dzīvojam abās pusēs. Ak, es nabadzīte, un ja es esmu nabadzīte, tad man kādam arī ir kaut kas jāatdarina. Ja? Un tā visu laiku šitā ir raustīšanās pa horizontu. Mūsu reku nāk izīd, nāk kosmos, viņš celieties pa spirāli uz augšu, kļūstiet par kosmosa radītājiem, pa celtniekiem, ja, pa arhitektiem, kā tagad modīgi teikt. Ja, un tas arī ir iespējams, mīļie, tas ir iespējams, bet tas nav iespējams izdarīt, pirms mēs neesam šīs lietas kaut cik sevī sakārtojuši. Tātad iziet ārā no pasīvās pozīcijas un ieņemt aktīvu nostāju. Ja, tad, ja kaut kas ar mani notiek, nu tad tas tomēr notiek manā dzīvē. Un tādā veidā iet uz paplašinātu apziņu un šo notikumu un situāciju izprašanu mums dod iespēju ar vien vairāk atgriezties centrā, būt centrētiem. Ja mēs esam vienā vai otrā pusē, vai upuri, vai varmāks, mēs centrā neesam, jūs saprotiet, mēs esam tur. Ja, bet tā spirāla, tā augšupeja ir iespējama tikai un vienīgi no stabila, iestrādāta, garīga gaismas centra sevi. Pilnīga tagadne, pilnīga pieņemšana visos iespējamos veidos. Un tātad, kā tad mēs varam nonākt tajā centrā? Kā lai mēs atbrīvojam sevi no tā pagātnes nospieduma? Mums ir vienkārši jāsāk uzdot sev godīgi jautājumu. Un varbūt sākumā viņas gribēs sadzirdēt, mēģinās sadzirdēt prāts, bet patiesībā viņa notiek smalkā līmenī, un laikam tāpēc man lika jums tādu dziļu, svarīgu informāciju nodot, ka tieši tagad, šajās 2 nedēļās, ļoti daudz var izdarīt. Ja, lai izietu ārā uz no horizonta un sāktu savu pacelšanās ceļu, savu jaunā laika cilvēku pacelšanās ceļu. Un tas katram būs individuāls. Neviens mūs aiz rokas neņems, neviens uz paradīzi nevedīs. Atstājam šīs ilūzijas aiz sevis. Tas ir katram būs jāizstrādā pašam priekš sevis. Un tātad, kā tad notiek šī iziešana no pagātnes nospiedumiem?
sava centra atrašana. Tātad jautājumu uzdošana. Un tieši uzdots jautājumu, kas mums ir svarīgākais šobrīd. Ja, un katram noteikti ir kaut kāds. Nu, piemēram, kāpēc man ir tik disharmoniskas attiecības? Kāpēc es šajās attiecībās nejūtos labi? Kāpēc man nav attiecību? Kāpēc manās attiecībās ir vardarbība? Kāpēc man nav bērnu? Kāpēc mani bērni mani sāpina? Kāpēc man nav naudas? Kāpēc man nav darba? Kāpēc darbs man nesniedz prieku? Kāpēc man ir veselības jautājumi? Ja? Par ko man tie stāsta? Visi šie kāpēc? Ja varbūt uzrakstam sev uz lapas, kāpēc tā ir? Vienkārši uzdot tādā veidā, lūdzot, lai gaismas pasaule mums to atbildi palīdz atrast. Jo tikai uzdodot jautājumus, mēs varam sākt saņemt atbildes. Jo tikai darot, kaut kas sāk mainīties. Ja, jo tādā veidā, bez kāpēc, mēs visu mūžu varam nosēdēt savās sekās un domāt, ka tāda ir pasaule, ka tāda nu tagad ir mana karma. Jā, tieši tā. Tā ir mūsu karma, ja mēs tajā sēžam. Bet mums vienmēr ir dota iespēja iziet no šī apļa, ja, un pacelties pa to spirāles loku uz augšu. Ja, un tas notiek tad, ja mēs sabalansējam abas puses, ja, tātad savu pagātni un to, kas es patiesībā esmu. Ja, mēs esam šī gaisma, bet diemžēl mūsu prāts, mūsu pieredzes, mūsu ierobežojums ir sakrāmēts tik daudz virsū, ka tā gaismiņa tur kaut ko bišķiņi iepīkstās, lai mēs galīgi neaizmigtu un nepaliktu, bezceļā. Ja, un tikai uzdodot šos jautājumus, mēs varam saņemt atbildes. Ja mums ir jāsaprot, ja mums šī dzīvē partners ir tāds, kāds viņš ir, varbūt viņš tur ir fiziski, emocionāli vardarbīgs. Tad būsim godīgi. Mums nav jāattaisno partners, bet mums ir jāsaprot, ka tieši tādu pašu situāciju iespējams mēs kādā dzīvē radījām pašas. Varbūt ar šo cilvēku, varbūt ar citu cilvēku. Ja, bet šī agresija sēž mūsos, un tāpēc vienkārši šis cilvēks stāsta mums par mums. Ja mēs atbrīvosim sevi no šī agresīvās vibrācijas, ko mēs nesam savā karmiskajā ķermenī, jūs redzēsiet, kā izmainīsies situācija. Viņa būs pavisam citāda. Ja, protams, pastāv iespēja, ka šis cilvēks vienkārši pateiks paldies, man ar tevi vairs nav interesanti un aizies, jo viņam vairs nebūs, kur izlikt savu agresiju, jo tā ir atkal viņa karmiskā pieredze. Ja, bet bieži vien tieši situācija nomainās, ja, un arī cilvēks izmainās, ja, jo viņš ir tieši gaidījis to brīdi, kad mēs kļūsim citādi, un tad mēs varam šīs attiecības jau sākt veidot uz pavisam jaunas citas platformas, uz daudz harmoniskākas. Ja, ja zinām šo patiesību, ja, kas mūs sāpina, patiesībā tas mūs ceļ. Un te ir mūsu iespēja vai izvēlēties palikt šajās sāpēs, tajā es nabadzīte, vai mēģināt saskatīt otro pusi, un saskatot otro pusi, svari nolīdzsvarojas. Ja, un mēs esam centrā, mēs kaut ko esam atbrīvojuši sevi, un jūs jutīsiet, kā ienāk iekšējs vieglums, pārliecība par sevi. Citādāk, skaistāk pasauli sāk redzēties, ja, jo sāk vērties gara acis vaļā. Ar gara acīm mēs skatāmies uz pasauli, nevis tikai ar prāta. Gars sāk atbrīvoties, dvēseli sāk līksmot, jo tajā brīdī viņi jūt, viņi ieelpo, ka Dievs viņa saprata, viņa sāk meklēt, viņai nāk atbildes. Jā, jau pavisam citu iekšēji telpu sāk veidoties mūsos. Un tāpat arī par šiem matērijas jautājumiem, ja, kāpēc man nav naudas. Varbūt vienkārši man varbūt bail no naudas, jo kādā citā dzīvē man par to nogalināja, kad man bija daudz naudas, ja, tur giljotīna un tā tālāk un tā tālāk. Ja, tātad katram ir jāatrod savas atbildes. Jūs neviens pie tām neaizvedīs. Un tās var būt enerģētiskas atbildes. Ja, vienkārši šie jautājumi ir jāuzdod, un viņa tā kā atnāk atklāsmes. Un tādā veidā mēs atbrīvojam sevi no šīs pagātnes pieredzes. Ja kādreiz mums bija jāiet tur ar terapeitu 101 dzīve, ja, lai man kaut kas pielektu,
Jā, tagad tas notiek ļoti ātri, it sevišķi šajās 2 nedēļās. Vienkārši esat atvērti, lai atbrīvotu sevi, jā, no šīs vertikāles, kas turpina mūs atkal un atkal kaut kādā veidā celt kaut ko augšā. Jā, tāpat arī veselības jautājumi. Viss tas nāk no turienes, no pagātnes. Un tikai ar šo savu tagadnes spēku, ar apzinātu sevis rediģēšanu, ar apzinātu sevis caurskatīšanu, kaut kas var mainīties. Jā, un es bieži vien, tā kā smalkajā plānā redzu, cilvēks jau iet garīgo ceļu varbūt jau gadiem, jā, viņš tur varbūt pat apmeklē eņģeļu skolu pie mājas Kadiķis. Bet es redzu, ka garīgā pasaulē viņš stāv pie šīm durvīm. Ja, viņš gaida, ka kāds viņas atvērs, viņš gaida, ka kāds kaut ko izdarīs viņa vietā. Jā, bet mums ir jāsaprot, ka tas nav iespējams. Tas ir tikai un vienīgi mūsu katra personīgais uzdevums. Un mums var būt palīgi, jā, mums var būt lūkšanas, kuras jūs jau pieminējāt, jā, mums var būt kaut kādas prakses un tā tālāk. Jā, bet šis galvenais uzdevums ir jāizdara pašam. Ja mums ir jāiziet ārā no sava infantilā bērna, ja, kurš gaida, ka būs paradīze, ka man kāds to saldējumu nopirks, man ir jāsakrāj tā naudiņa, lai es to saldējumu varu nopirkt. Ja, un šīs traumētās pusaudzes, ja, kuri nav pārliecināti par sevi, viņi tur raustās kā puņķis uz drāta, piedodiet pa izteicienu, ja, un nevar spērt drošu soli uz priekšu. Es saprotu, ka nav viegli. Nevienam nav viegli. Es arī esmu krustašķērs šitā staigājusi pa visādām savām dzīvēm un pieredzēm un līnijām. Jā, bet tā ir izaugsme. Ja mēs gribam dzīvot, tad jāpasaka sev godīgi. Es arī neko negaidu no dzīves, lai ir kā ir. Jā, tāda, kāda man ir, es dzīvošu, iesāku tajā līnijā. Neko nemainīšu, bet tad arī jāsaprot, ka es nevaru sūdzēties ne par ko. Jā, jo viss ir godīgi. Jā, arī tas ir jāsaprot, ka mums ir šis došanas un ņemšanas likums. Jā, tas ir primārais, kas palīdz iziet vispār ārā no šī samsāras riteņa, no karmas apļa. Un arī šī apziņa, kad es varu saņemt, ka es saņemu to, ko es esmu devusi. Un es dodu to no sevis, jā, kad es varu būt kaut kad arī to saņemšu pretī, ne jau tūlīt. Un vēl otrs svarīgais ir, kad mums ir jābūt godīgiem pret sevi. Un tas nebūtu nav viegli. Tas ir šis Kristus princips, ja, kas iet šo Kristus gaismas ceļu, ja, tad viņš var būt pamazām, ja, šis godīgums, šī tīrais viņš sāk tā kā arvien vairāk atvērties mūsos, viņš sāk tā kā aktivizēties mūsos. Ja, un viņš palīdz arī noturēt to garīgo telpu. Ja, jo mūsu garīgā telpa veidojas no šī kopsakarība izprašanas. Ja, mēs neesam tikai šis mazā čauliņa, mēs esam tas kosmiskais es. Un tikai no tā kosmiskā es ir iespējama tā pieredze, ko mums šobrīd šajā garīgajā jaunajā gadā dod garīgā pasaule. Ar visiem tiem bezgalīgi daudziem skolotājiem, eņģeļiem. Jā, visu tā gaismas struktūra ir simtiem, tūkstošiem, miljoniem eņģeļu stāv pār mums. Katru mirkli, saprotiet? Mēs tik maziņš. Jā, kad mēs esam tik maziņš, es nevaru viņus paņemt. Ir jāatver sava sirds, lai viņi varētu ienākt. Jā, un tad mēs sākam dzīvot citādi. Jā, tad mēs kļūstam par cita vispār līmeņa cilvēkiem. Ja, jo mēs dzīvojam kopā ar planētu. Ja, nevis savu mazo es, protams, ir jāizstrādā šis mazais es. Tāpēc tas ir tas, pie kā gaismas pasaule vēršās. Ja, lai mēs paņemtu šo lielo kosmisko es. Ja, tikai caur šo ir iespējama šī pacelšanās augšā. Tā tad ir jāieiet savā ēnā, ir jāieiet savā tumsā, nosacīt. Ja, jo mūsos ir kaut kāds bailes no tās. Es pati esmu tajās dzīvojis. Es ļoti zinu, kā tas ir negribēt redzēt to, kas es patiesībā esmu. Ja, un visu laiku, ja man arī mans garīgais ceļš sākās ar to gaisma, es te eņģelis, es te lidoju. Jā, kamēr tev pamazām
piezemē, iezemē. Ja, jo tu esi gaisma nevis debesīs. Ja, tur mēs vēl aizlidosim, vēl laiks, bet tu esi gaisma uz zemes, šeit, ķermenī. Un līdz ar to tev ir jāatzīst viss par sevi. Kas tu esi, kāds tu esi, kāpēc tu esi, ko tu te dari, kāpēc tu to dari. Ja, ir tiešām jākļūst par cilvēku. Un tā tad ir jāiet ēnas pusē. Jāapskatās abas puses. Mēs nevaram dzīvot tajā izdomātajā es esmu eņģelis. Ja, mums ir jāierauga arī savs pretpols. Jo tikai pretpolu sabalansēšana dod iespēju būt centrā, savā centrā. Un vienlaikus ir jābūt ļoti vērīgam. Kādai lietai es vēl gribu, man gaismas pasaule lika jums pievērst uzmanību. Ja, šobrīd ir apkārt ļoti daudz visa kā. Un atcerieties to stāstu par mūsu erceņģeli mīļo Mihēlu, kuru visi jūs zinat, un par kritušo eņģeli Luciferu. Erceņģels Mihēls uzvarēja Luciferu. Ja? Ir zināms šis stāsts. Bet tas notika garīgā pasaulē. Mēs visi tā kā sapriecājamies. Es arī tā kādreiz domāju, Lucifers ir uzvarēts, mēs te visi te starojam tagad. Jā, Lucifers ir uzvarēts tur, garīgā pasaulē. Bet šī iekšējā cīņa ar savu Luciferu mums ir jāizdara katram pašam. Ja, un tas ir jāatbrīvo sevi no šīm zemām ego vibrācijām. Jo luciferiskā gaisma, viņa ir šī iluzorā. Ja, tu esi eņģels, tu esi tagad tur visu kaut ko tik foršais izdarījusi. Jā, tu esi to izdarījusi. Bet tas ir tev iedots tikai tāpēc, lai tu atrastu sevī līdzsvaru. Ir jāaudzē sevī gaisma, lai ieraudzītu savu tumsu. Un tur tad rodas šī centra sajūta. Ja ne, tad mēs tiešām dzīvojam šajās luciferiskajās enerģijās, iluzorajās enerģijās. Ja, jo aiz baltas kleitas var būt melna dvēsele, simboliski. Ja, un tāpēc arī, ja jūs kaut kur ejat, kaut ko darat, turiet filtru, turiet Kristu acīs, savā sirdī un acīs. Ja, jo, ja jums mēģinās iestāstīt, ka jūs varat kļūt par gaismu, neizejot cauri tumsai, tad tā ir ilūzija. Tā nav cilvēka augšām celšanās ceļš. Ja, un tieši ar to, ar mūsu to, ka mūsos ir šis iluzorais ego, viņš grib. Ja, tāpēc, ka mēs bērnībā neesam saņēmuši uzslavas, tāpēc, ka mūs neesam pieņemti, ja, mums gribās, lai mūs papājā, viņš pasaka, ak, tu saulīte, tev visi labi, ak, tu mums rausītis, ak, tu smukulīte. Jā, tas arī viss mūsos ir. Bet uz to ir jāskatās ar tīru apziņas filtru. Ja, kas tad patiesībā ir? Ja, un to mēs varam ieraudzīt caur Kristus dzīvo gaismu. Ja, tātad šo patiesības filtru sevī turēt. Un saprast, kāds ir šis ceļš. Ja, un ja mēs kaut cik šo ceļu esam jau ieminuši, mēs jau ejam uz šī ceļa, tad mūs arī nespēs paraut uz citām pusēm, ja, ar kaut kādām iluzoriem, saukļiem, noteikumiem, stāstiem un tā tālāk. Ja, jo mēs zināsim, kā patiesībā tas viss notiek. Un atbirs viss liekais, un ceļš kļūst ļoti skaidrs, ļoti saprotams. Ja, jo sākumā visu gribās daudz, bet mēs zinām, ka daudzumā nav kvalitāte. Ja, kvalitāte rodas tad, kad es saprotu savu ceļu, un kad es saprotu, kas man pa šo ceļu var vest. Es izvēlos savu vadošo gaismu. Ja, un viņu noturēt, ja, sevišķi meitenes, kas iet Kristus ceļu, jūs zinat, tas nemaz nav tik vienkārši. Ja, un ja mēs kaut vai šo līniju sevi atveram, ja, nevis kaut vai, bet tā ir patiesībā galvenā līnija, ja, tad viss nostājas savās vietās. Nu ko? Teorija ir, varbūt pēc tam būs jautājumi, varēsiet uzdot arī pēc, padalīties ar pieredzēm, bet šodien mēs dosimies, jā, šajā pieredzē, lai šo teorētisko daļu, kuru es izstāstīju, kā notiek mūsu šī spirāla veida izraušanās, jā, uz pavisam citu esības loku, jā, kā mēs varam to izdarīt.
Jā, tātad pastrādāsim ar savu sirds telpu, sakārtosim, cik varēsim, lai mēs vismaz sajustu to pieredzi, kā tas ir, kad es esmu centrā, ja, cik manī atgriežas daudz spēka, jaudas, prieka, laimes un pārliecības par sevi, ja, tātad iekšējas pārliecības par sevi, kad es to varu paveikt. Ja, un ja es sākšu uzdot jautājumus, es saņemšu arī atbildes. Nu ko, iekārtojamies ērti. Un mēs aicināsim arī mūsu sirds telpā mūsu skolotājus. Jā. Vispirms mēs dziedināsim savu iekšējo sirdi caur svēto ģimeni, caur Dievmāti Mariju. Jā, paldies, Ginte, es izlasīju. Paldies. Jā, laikam šī diena ir tāda, jā, es domāju, ka viņi gatavoja, lai es varētu caur sevi jums tos stipros vārdus nodot. Jā, jo, nu, tomēr laiks ir, bet laika nav daudz. Tādā nozīmē, ka šīs enerģijas kļūs ar vien aktīvākas un jau varētu teikt, tuvojas šis sadalas laiks, jā, kad gaismas pasaule strādās ar vien vairāk ar tiem, kuri ir gatavi. Ja, kuri jau, nu, tā kā ir pateikuši, uzdevuši jautājumus, saņēmuši atbildes, ir nostājušies uz tāda aktīvā ceļa. Jo vienkārši tiem viņi var piekļūt klāt. Ne jau, ka viņi kaut ko tur sijātu, tur labi iet, tur slikti iet, tie mums šitā, tie mums šitā. Nē, tas nav gaismas pasaules princips, jo viņi strādā no centra, no vienotības centra. Bet viņi varēs strādāt ar tiem, kur būs pacēlušies tajā sirds līmenī. Ja, jo viņi jau nenirs tur mūsu apakšzemē un netīrīs mums tos pagrabiņus. Tas nav viņu uzdevums. Ja viņi gaida mūsu pacelšanās sirdī, viņi saka, te mēs esam kopīgi, te mēs esam vienoti. Un te ir platforma, kur mēs varam kvalitatīvi sadarboties. Ja, un kas nevarēs pacelties, vienkārši tiem būs kaut kādi citi procesi. Ja, viņi arī ies šo izaugsmas procesu, bet viņiem būs šis pacelšanās darbs kaut kādā veidā jāpaveic pašiem. Ja? Protams, arī gaismas pasaules lauks būs visu laiku apkārt. Ja, jo nav tāda brīža bez šī gaismas lauka. Mēs jau tajā visu laiku dzīvojam, mēs kā okeānā, mēs kā gaismas okeānā peldam. Bet te arī jāapskatās, kāpēc es to gaismas okeānu nevienmēr jūtu sev apkārt. Nu, būsim godīgi. Ir dažādi brīži. Ja, un tad sākas katra individuālais darbs. Protams, mēs sanākam kopā tādās sanākšanās, īpašos enerģētiskos notikumos, jā, un mēs kopā pastrādājam. Jā, bet tālāk tas darbs ir katram individuāls. Jā, ar kādu gaismas komandu es strādāju. Gaismas komanda ir bezgalīga. Jā, kas ir eņģeļu skolā mācās, jums ir iedot bezgalīga palete. Mūsu mājaslapā Eņģeļu pasauli ir bezgalīgi daudz visādu webināru, semināru. Lasiet, mācieties. Celieties augšā, lai to visu piedzīvotu. Nu, tā kaut kā apmēram. Ja, un katram ir jāatrod arī savs veids, kā sevi izprast. Nu, ir šīs kopsakarības, no kurām mēs nevaram iziet ārā, kamēr mēs neesam viņas izpratuši. Izprast sevi. Primārais, galvenais uzdevums šeit uz zemes. Izprotot, mēs atbrīvojam. Ja, mēs neizprotam, mēs kāpam iglu. Trampam, iet, pūš jaunu miglu acīs. Un liekas, ka tā ir patiesība. Jā, tā kā mūsu uzdevums arī šī meditācijā ir dabūt stiprāku savu centru. Ja, un no šī centra mēs arī varam vairāk redzēt, saprast, sākt darboties no centra, dzīvot savā centrā. Ja, nepataisīt sev par vienu vai otru pusi, ja, bet redzēt, Kristus princips, es redzu, ka ir tādi cilvēki, ir šitādi cilvēki, ir tādi notikumi. Ja, viss ir pārskatāms, es pārskatu savu dzīvi, es pārvaldu to. Tāds ir mūsu uzdevums. Un tad no šī punkta mēs varam sākt savu augšām celšanos, ja, un viņi ir spirālveidīga. Nu, vismaz tā man rāda pēdējā
laika pieredze ir tāda. Būs atkal jaunas pieredzes. Nu tā, labi, ejam meditācijā. Dziļi ieelpa un izelpa. Esam tagad un šeit un tagad savu gaismas eņģeļu ieskālu. Šajā dienā, kad atveras viss kosmos, kad Saule un Sīrijus staro vienādā plūsmā, vienādā spēkā, un šo vibrāciju saņemam mēs, katrs zemes cilvēks. Mēs atveram savu sirds telpu jaunai dziedinošai pieredzei. Kopā ar savu tuvāko gaismas komandu, ar saviem eņģeļiem, un arī ar lielās baltās brālības skolotājiem, kas šobrīd caurstrāvo visu zemi un ir tik tuvu mums katram. Un no mums ir atkarīgs, vai un kā mēs spēram soļus viņiem pretī. Tas ir mūsu darbs, jo viņi vienmēr ir bijuši un būs mums blakus. Un atkal dziļa ieelpa, ja lai ienestu sevi šo iekšējo pārliecību, iekšējo drosmi, arī kosmiskās zināšanas. Ja es zinu, ka mani vienmēr atbalsta. Es zinu, ka mans izvēlētais ceļš ir manas dvēseles ceļš. Ja mēģinam noskaņot sevi uz šīm smalkajām un vienlaikus ļoti spēcīgajām gaismas stīgām. Atkal dziļi ieelpa un izelpa. Un sajūtam savu vertikāli, savu saikni ar zemi un debesīm. Saikni ar savu kosmisko tēvu un ar māti zemi. Mēs visu laiku atrodamies nepārtrauktā gaismas plūsmā un radītāja, tātad Dieva atbalstošajā enerģijā. Un tikai no mūsu ticības un no mūsu uzticēšanās spēka ir atkarīgs tas, vai un kā mēs Dievu ielaižam savā pasaulē. Tāpat ar mums kopā ir sakrālā zeme, kur ar katru savu ieelpu un izelpu paceļ savas vibrācijas. Un varbūt nevienmēr cilvēcei ir harmoniski elpot kopā ar jauno zemi, jo tas rada destrukciju mums apkārt. Ja, bet jo mēs vienotāk esam ar zemes elpu, jo mums vieglāk ir saprast savu planētu, savu zemi, savu māti. Kāpēc es šeit esmu? Ko es šeit daru? Kāds ir mans ceļš? Un te atkal mūsu dievišķās zemes mātes atbalsts ieplūst mūsos, mūsu pēdās, mūsu ceļu centros, mūsu pirmajā centrā. Tā atjaunojot savu iezemējumu tieši šajā garīgajā zemē. Jo zemei arī tāpat kā cilvēkam ir visi ķermeņi. Visi 7 ķermeņi. Un tagad mēs savienojamies ar zemes augstākajām frekvencēm, tik cik mēs varam, tik cik mums tas paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Jo tādā veidā mēs atceramies arī savu garīgo ķermeni. To, ka mums tāds ir, un ka tikai no mums ir atkarīgs, vai mēs spējam to aktivizēt un dzīvot savā garīgā ķermenī. Un ceļam uz augšu šīs zemes pieredzes, 1., 2., 3. centrs, ja šīs sava garīgā zemes ķermeņa vibrācijas un ienesam tās savā sirdī.
Tādā veidā atjaunojot savu savienojumu ar šo planētu. Un ar dziļu cieņu noliecoties arī visu savu pieredžu priekšā. Vienalga, kādas viņas ir bijušas pirms tam šeit uz zemes. Jo mēs esam visu savu pieredžu kopsavilkums šobrīd. Un bieži vien, kad mēs nākam uz zemi, mēs atkal piedzimstam tajā pašā dzimtas kokā. Pie tiem pašiem cilvēkiem, kurus mēs jau zinājām. Jo mums kaut kas šeit vēl ir jāpaveic. Un atverot ar vien plašāk savu sirdi, ja mēs pateicamies šai iespējai, jo tādā veidā caur savas gaismas ienešanu savā dzimtas kokā, ja mēs atbrīvojam paši sevi no savas pagātnes nospiedumiem. Viss ir viens, viss savienojas mūsos. Gan zeme, gan visums, gan kosmos, gan debesis, gan zvaigznes, gan katrs zāles stiebriņš un rasas lāsīte. Tas viss esam mēs. Un arī visu mūsu daudzo dzīvju pieredzes ir dots mums tāpēc, lai mēs spētu paši sevi apzināti atgriezt savā centrā, savā sirdī, savā mīlestībā, patiesā, dziļā cieņpilnā mīlestībā pret sevi un visiem cilvēkiem, kas ir bijuši gan šī, gan citās dzīvēs. Lai to mēs varētu izdarīt, mums ir jādziedina sevi. Un šo dziedināšanu mēs spējam izdarīt caur svēto ģimeni, caur Dievmāti Mariju, Dievtēvu Jāzepu un svēto bērniņu. Jau mēs integrējam šo svētās ģimenes vibrāciju savā garīgajā sirdī, lai šī pieredze aiziet uz tām dzīvēm, mūsu pagātnē un arī šī dzīvē, kur mums ir bijusi nepieciešamība gan pēc mātes siltuma, gan pēc tēvišķa atbalsta. Ja mēs vairs neesam bērni, bet mums ir jāparūpējas par sevi visos savos aspektos, par savu bērnu, par jaunieti, par sievieti, par vīrieti, jo tikai no turienes mēs sākam piedzīvot savu centru, to, kas mēs patiesībā esam. Un tagad šī dievmātes un dievtēva mīlestība, kas ieskauj mūs, kas ienāk mūsu garīgajā sirdī, tā kā šodien ir atvērta bezgalīgā laika un telpas dimensija, šī pieredze aiziet uz tām dzīvēm, kur šī dziedinošā frekvence mums ir bijusi vajadzīga, lai gan saņemtu un dotu. Jo varbūt mēs arī bijām mātes un tēvi, kas nespēja dot šo mīlestību, šo pieņemšanu saviem bērniem. Tad tagad mēs veicam šo izlīdzināšanās darbu, tik cik mēs varam šobrīd un tik cik mums paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Caur svēto Annu, kas ir Dievmātes Marijas māte, mēs šodien arī spējam vēl dziļāk savienoties ar šo enerģiju, ar šo vibrāciju. Un tā tad arī dziļi savā sirdī noliecamies visu savu pieredžu vietā, kur mēs kaut ko nesaņēmām un kur mēs nespējām iedot, kur mēs nespējām saņemt, kur mēs nespējām līdzdarboties. Un vienlaikus restartējam sevī tās pieredzes, kuros mūsos bija šī mātišķā, tēvišķā mīlestība, dievišķās vibrācijās, un kur mēs bijām laimīgi gan kā bērns, gan kā jauniete, sieviete, vīrietis. Arī tādas pieredzes ir mūsu karmiskajā ķermenī. Un tie ir mūsu iedvesmas avoti,
Ja, lai šīs augstu vibrāciju pieredzes tagad atgriežas mūsu garīgajā sirdī, tādā veidā izlīdzinot šīs enerģijas un atbrīvojot mūs no karmas un palīdzot iziet ārā no sansāras apļa. Tā kā katram no mums ir paredzēts šobrīd pēc augstākā dievišķā plāna. Un tad, kad mēs atstrādājam sevī šo došanas un saņemšanas principu, ja, kad viņš ienāk līdzsvarā, kad nav mīnusu vairāk, ja, bet kad mēs spējam noturēties ar vien vairāk savā iekšējā centrā, ja, tagad vajadzētu jums kaut nedaudz pietuvoties šai centra pieredzēji, kad arī apziņa ir tīra, apskaidrota, redzoša, zinoša. Un šis centrs, viņš var arī fiziski tā kā iezīmēties mūsu garīgajā sirdī. Ja jūs jūtat tādu kā nospiedumu, iespiedumu sirds telpas rajonā, tas nozīmē, ka process notiek. Ļoti labs process. Viņš var būt gan arī sāpīgs. Ja, tas nozīmē, ka verās sirds enerģija, ka verās sirds durvis vaļā. Jā, lai vēl vairāk nostiprinātos šajā garīgajā sirdī. Varbūt nāk kaut kādas situācijas vai cilvēki, kur priekšā būtu jānoliecas, jāpiedod, jāatlaiž, vienalga kā ir bijis. Vienkārši mums ir jādabūna sevī neutralitāte. Un neutralitāte ir ļoti liels spēks. Tā nav vienaldzība, tā ir vienkārši droša būšana tagad un šeit, pārliecība par sevi gan garīgā pasaulē, gan uz zemes. Tas nozīmē, ka mūs nespēja ietekmēt arī apkārt esošās enerģijas vibrācijas, pretspēki un citu cilvēku kaut kādu nodomu. Mēs stāvam paši savā spēkā, un šis spēks ir neitrāls. Ja mēs pārāk aizejam emocijās vai domu ķermenī, tad mēs neesam neutralitātē. Mūs atkal kaut kur aizvelk. Skatieties, kas tie pa spēkiem, kas jūs rausta. Un atkal meklē centru. Domas aiziet, emocijas aiziet. Es esmu kā koks, kā gaismas koks šeit uz zemi. Kokam ir viņa serde, viņa būtība. Ja mums jānonāk līdz savai būtībai, līdz tā, kas es patiesībā esmu. Tai aiziet prom visas ilūzijas, un centra sajūta nostiprinās. Ja jūs kaut kādā veidā kustinat, tad ļaujieties šīm kustībām, ja, jo tādā veidā mūsu enerģija tiek pārkalibrēta, pārstrādāta. Un, kad beigsies mūsu nodarbība un meditācija, ja jūs varēsiet vēl pastrādāt dziļāk, noliekties pazemībā, savas pagātnes priekšā. Ja, tas nenozīmē, ka mēs atbalstam visu to, kas ar mums ir bijis, varbūt arī netik labs, ka mēs esam tikuši sāpināti vai esam kādu sāpinājuši. Ja, bet mēs tā kā saprotam, kā šis mehānisms strādā, kāpēc tā bija jānotiek. Un tad ir šī iekšējā spēka sajūta. Jo mēs neļaujam vairs šim mehānismam sevi darbināt. Mēs meklējam ceļu ārā no šīs sansāras apļa.
Un tagad, tik cik nu mēs esam sevi iekalibrējuši, mēs sajūtam, ka mūsu centrs, iekšējais gaismas centrs, viņš tagad sāk griezties pa spirāli. Pat neko nevizualizējiet, vienkārši sajūtiet kustību. Kustība. Ir sākusies iekšējā garīgā kustība. Un te mostās mūsu garīgais cilvēks. Bet tieši šeit, garīgajā sirdī, mostas mūsu garīgais cilvēks. Viņš nav ne galvā, ne kājās, nekur. Šeit, garīgajā sirdī. Tāpēc tā ir tik svarīga vieta, par ko ir visu laiku jārūpējas, par savu sirdstelpu. Ja mēs no viņas aizejam, mēs pazūdam garīgai pasaulē. Līdz ar to eņģeļi mums nevar palīdzēt līdz galam, kā viņi varētu, jo mēs neejam viņu pasaulē. Mēs dzīvojam savā izdomātajā sāpju, ienaida, dusmu, baiļu pasaulē. Jā, bet tagad mēs atgriežamies tik, cik varam, cik mums paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna šajā garīgajā savā būšanā. Un griežoties šim centram, mēs sākam pakāpeniski izjust šo spirāli. Vienkārši mums ir jāmēģina to pieredzi piedzīvot, cik mēs varam, un tad mēs varam saprast, kā tās enerģijas vispār strādā, kā notiek šī mūsu garīgā augšām celšanās. Un lēnām pa to spirāli mēs vienkārši sajust, kā enerģijas ceļās uz augšu. Ja, jo mēs sakam savu jāvārdu garīgai pasaulē. Šeit mēs pilnīgi dodam 100% atļauju garīgai pasaulē strādāt caur mani. Ja mūsos ir kaut kāda neticība, kaut kādas šaubas, jā, tad mūs atkal atmetīs atpakaļ. Ja tikai 100% uzticēšanās un ticība ļauj pacelties augšā pa šo spirāles loku. Tā ir arī ticība sev. Tā ir uzticēšanās Dievam. Ja, un tagad izbaudiet to, cik nu katrs var šo spirālisko pacelšanos uz augšu. Ja, viņi iet pa čakrām. Sīnusa čakra ir te starp sirdi un kakla centru, tirkīs zilā krāsā. Tad mēs ieejam kakla centrā. Kakla centrs jaunajā dimensijā ir violetā krāsā. Pēc tam ceļamies uz augšu uz trešās acu čakru viņa jaunajā dimensijā. Ir zaļā krāsā, un vainaga čakra ir baltā krāsā. Ja, tātad mēģinam to spirāles loku izdzīvot, izbaudīt, un tātad tik, cik varu, tik, cik man paredzēt šobrīd pēc augstākā dievišķā plāna, es piedzīvoju savu garīgo augšām celšanos. Šajā īpašajā dienā, planetārajā, garīgajā jaunā gadā. Ja, tā ir dāvana, ko mēs saņemam no garīgās pasaules. Ja, tieši tādā intensīvā laikā, intensīvās enerģijās tas var notikt, un viņa mums parāda šo augšup pacelšanās ceļu. Ja, un tagad, ja mēs spējam kaut nedaudz pacelties tātad virs sava ego, virs sava prāta, ja, tad mēs varam sajust, kas tad notiek tur, kāda tur ir dzīve, kādas tur ir attiecības, kādas tur ir vibrācijas. Ja, tas nozīmē arī nolikt savu es malā, lai piedzīvotu savu es ar lielo burtu. Es cilvēks. Cilvēks. Es esmu šeit uz zemes, lai kļūtu par cilvēku. Tas ir mans darbs. Katru dienu es eju šo darbu, lai kļūtu par cilvēku. Tas ir mans pirmais, galvenais darbs. Un jo es vairāk veltu tam savu laiku, savu enerģiju, jo vairāk cilvēks manī mostas. Ja, un par šo augšup nesošo spirāli mums palīdz pacelties Izīda, mūsu kosmiskā dieviete, erceņģeļu lielais pulks,
Erceņģels Melhisedeks palīdz mums aktivizēt mūsu kosmisko gudrību, mūsu garīgās pieredzes, tur arī lielajā kosmosa telpā. Un Kristus, kā vienmēr, tur tīro gaismas filtru. Ja, tātad garīgā pasaulē viņš ir kā saules stars no saules, no garīgās saules, un viņš ir skolotājs Sananda. Ja, un tagad mums ir iespējas savienoties, ja, arī ar šo kosmiskā garīgā stara vibrāciju ar skolotāju Sanandu. Un arī lūkšana no viņa. Es sniedzu tev roku. Es radu tevi no tevis pašas, ienirstot zemapziņas dzīlēs un iznesot ārā tos dārgakmeņus, kas tik ilgi ir bijuši apslēpti tevī. Tu zini, ka viss var notikt tikai tad, kad pati esi tam gatava. Es sniedzu tev roku, un mūsu ceļš var sākties. Atbrīvo sevi no visa tā, ko pirms tam zināji par sevi un par mani. Tikai pilnīgi tīra tu spēsi uzzināt to, kas patiesībā esi un kas esmu es. Vai arī būs brīži, kad gribēsies apstāties, ienirsti savā visdrošākajā sirds vietā, aizver acis un sasildies pie savas gaismas sevī. Tev ir milzīgs gara spēks, ko tikai tagad sāc piedzīvot. Tāpēc nenobīsties no sevis pašas un turpini iet. Tad tevī ienāks zemes sakņu stiprums, dvēseles mirdzums un visa redzošā un jūtošā pieredze. Es vienmēr būšu tev blakus, lai turētu tavu roku kritienu mirkļos un uztvertu smaidu, esot atbrīvas plūdumā. Tu mani aicināji, un es esmu. Viss sākas no tīras lapas. Tagad mēs to rakstīsim kopā. Uzticies, sniedz savu roku. Es tevi vedīšu. Kristus, arī skolotājs Sananda. Un dziļi ieelpa, izelpa, lai ienāk dziļāks dvēseles plašums mūsos. Atveram savu garīgo sirdi, savu garīgo plašumu. Spēju noturēt arī šo centru sevī, šo iekšējo mūsu garīgo centru, veidojot šo garīgo telpu sevī. Un tagad no šī centra skatīties uz savu dzīvi. Ja, kas ir tas, kas mums tur patīk, un kas varbūt netik ļoti patīk. Un no šīs vietas mēs arī varam ieraudzīt šos kopsakarus. Ja, jo viņi visi savstarpēji ir saistīti. Saistīti ar mūsu domām, ar mūsu uzskatiem, priekšstatiem, notikumiem. Ja, tātad atveram pēc iespējas plašāku redzējumu, ja, un tas ir iespējams tikai un vienīgi no mūsu garīgās telpas, ko gaismas spēki mums deva iespēju dziedināt, atbrīvot sevi no pagātnes piesaistēm, piepildīt ar jaunu, daudz augstāku vibrāciju frekvenci, ja, un tā tad noturēties centrā un no centra veidot savu spirālveidīgo izaugsmi, ja, uz jau pavisam citām pieredzēm, ja, ko mums arī ir iespēja šeit uz zemes piedzīvot. Augšām celties savā ķermenī. Tas viss ir reāli. Lai top, mīļie. Jaudīga diena, jaudīga grupa, jaudīgs darbs. Prieks, kad sadzirdējāt, kad uzticējāties un kad pastrādājām kopā. Ja, bet darbs vēl turpinās, ja, tātad 12
līdz 12. augustam, tātad 2 intensīvas nedēļas, ja, esiet vērīgi, ja, skatieties, kas notiek apkārt, kas notiek iekšā, kas ārpusē, jo tas viss savstarpēji saistīts. Un mēs tiekamies 1. augustā, tur mēs mēģināsim sabalansēt tieši vīrišķo un sievišķo, ja, jo es zinu, ka iespējams, un tas būtu arī ļoti labi, ja kaut kas celsies uz augšu, jau mēs mēģināsim ar to tikt galā. Ja, un tātad 1. augustā mēs atkal to centru jau, bet citā kvalitātē, tieši caur sievišķo un vīrišķo pieredzi. Ja jums šoreiz bija tas bērniņš, mamma, tētis, ģimene, ja, tas pirmkārt ir jādziedina. Ja, pēc tam dosimies uz sievišķo, vīrišķo partnerattiecības. Ja, kā es kā sieviete, kā es izjūtu vīrišķo enerģiju. Ja mums būs erceņģels Mihails, un viņam ir sievišķā puse Mišela, es jau kādu laiku viņu zinu, bet pirmo reizi nodošu arī viņas sveicienu publiski. Tā kā arī katram erceņģelim ir viņa sievišķā puse. Un, protams, strādāsim caur Kristu Jēzu un Mariju Magdalēnu, kas ir planetārais sievišķais pāris. Un pēc tam 8. augusts, Lauvas vārti, Gaidu gaismas centrā eņģeļu pasauli, ja gribat klātienē to piedzīvot. Tad būs tieši šī pāreja, mēs viņu izdzīvosim, to pāreju, to spirālveidīgo pāreju, kad erceņģels Mihails nodod savas pilnvaras erceņģelim Orifielam, jaunā laikmeta erceņģelim, bet kādu laiku viņi ir kopā. Ja, tāpat kā mūsu dzīvē, mums ir kaut kas no pagātnes, ja, kaut kas jau jaunajās vibrācijās. Mēs visu laiku esam šajās 2 paralēlēs. Ja, un līdz ar to ir svarīgi, lai mēs esot abās pusēs vienlaicīgi, tajā justos harmoniski. Ja, un to mums dod tieši šo 2 erceņģeļu satikšanās. Bet noteikti jau būs vēl arī cita papildinoša gaismas komanda. Ja? Viņi vienmēr izmanto katru iespēju, lai pabūtu ar mums kopā.